Ir pagājuši, un pa šo laiku daudz ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam bijuši dažādās lokācijas vietās, dažādos cilvēku kontekstos. Mums ir paveicies, ka ļoti daudz sabiedrībā zinām ļaudis ir pieslēgušies šai akcijai. Un faktiski gribās arī pateikt lielu paldies Basketbola savienībai, sieviešu basketbola izlasē, jo faktiski es domāju, ka tā ir mūsu labākā sporta komanda, vienīgā, kas ir piedalījusies vasaras olimpiskajās spēlēs. Un faktiski uzrunājot arī šīm meitenēm, es domāju, ka daudzas gan viņu vienaudzes, gan arī viņu mammas un tantes un vispār sievietes ir ieklausījušās par šo problēmu. Protams, ka aizsākot šo visu, tā pamatdoma bija mazināt sabiedrībā šo stigmu par vēzi kā nolemtību, par vēzi kā nāves spriedumu, un otrs bija noteikti, mēs gribējām sasniegt šajā mamogrāfiskajā skrīningā tos aptvers rādītājus, kādi tie tiek rekomendēti. Skatoties uz šo laika periodu, dažādi mums ir gājis ar to aptvers palielināšanu, bet nenoliedzam kā praktiskais ārsts, ko es varu teikt, ka mums ir krietni vairāk to sieviešu, kurām audzējs ir atklāts līdz 1 centimetra lielumam. Respektīvi, tas ir pateicoties skrīningam, pateicoties tam, ka viņas ir griezušās uz šiem izmeklējumiem vēl bez simptomiem, bez sūdzībām. Jo, diemžēl, lielākā daļa mūsu pacientu tomēr ir tās, kas vai nu pašas ir sataustījuši šo veidojumu, vai to ir konstatējis kāds cits medicīnas speciālists, un tur bieži vien nav tās agrīnās stadijas. Otra lieta par šo te stigmas mazināšanu, es domāju, ka pateicoties šai te mēdīju darbībai un dažādu sabiedrībā respektējumu cilvēku iesaistīšanos šajā procesā, mēs esam mainījuši to sabiedrības viedokli par onkoloģiju kā tādu. Tā nav nolemtība, tā ir hroniska slimība, ar kuru ir jāsadzīvo un kuru laicīgi atklājot var arī pilnībā izārstēt. Droši vien jautājumi ir par tālākiem plāniem un mērķiem. Pašreiz mums beidzās onkoloģijas programma, kas bija līdz šim gadam ieskaitot. Jautājums ir par nākamo programmu, par nākamās programmas mērķiem, kas būs līdz 23. gadam. Droši vien, ka krūtsvēzis un šī te agrīnā diagnostika, mūsdienīgā ārstēšana un labie rezultāti būtu viens arī no tiem stūrakmeņiem, kas būtu jāliek nākamajā programmā. Domāju, kad ministrijas izvirzītā doma, kad visi tie, kas ir iesaistīti onkoloģiskajā aprūpē, veido šo domnīcu un izkristalizē tos jautājumus, kas mums būtu risināmi un arī, kas būtu izdarāmi šajos 3 gados, jo skatoties uz iepriekšējām programmām, protams, viņas visas ir ļoti, ļoti labi uzrakstītas, bet cik no tā viss ir realizēts, tad domājams, ka mums vajadzētu šo nākamo programmu daudz varbūt kompaktāku. Protams, pamat jautājums, kur tā ir rast finanšu līdzekļus. Piekrītu tam, ka droši vien to vajadzētu sasaistīt ar akcijas nodokļiem, tām lietām, kas ir kā riska faktors vēža attīstībai. Tā ir gan tabaka, gan alkohols, gan arī varbūt neveselīgā pārtika. Un tādā veidā mums nevajadzētu katru gadu iet un prasīt papildus līdzekļus, bet mēs konstanti zinātu, ka no šī te visa mēs dabūnam tik un tik procentus. Protams, ir jautājums, ko tad sabiedrība nākotnē varētu iegūt no tā, ja mēs šo jomu sakārtojam, ja mēs darām savu darbu un varam to darīt kā visur citur pasaulē. Es domāju, ka pirmām kārtām tā ir kvalitatīva medicīnas aprūpe. Un otrkārt, es domāju, ka mums ir jāmaina arī šī sabiedrības paradigma, ka pēc būtības investīcijas veselībā, tās ir investīcijas valsts ekonomikā, tā nav naudas tērēšana, tā ir šo te cilvēku resursu saglabāšana un viņu atgriešana dzīvē un atgriešana darba tirgū. Droši vien, skatoties uz šo akciju nākotnē, es domāju, ka viņai kā tādai ir jāpaliek. Šodien intereses pēc es iegooglēju krūts veselības mēnesi, un es biju pārsteigts, kad es atradu, ka aktivitāte ir daudzos reģionos. Tā ir gan Smiltene, gan Ventspils, gan Kuldīga, gan veselības centri Rīgā, kas akcentē šo jautājumu. Es domāju, ka pateicoties šai akcijai, mēs esam panākuši to, ka cilvēki aizdomājās, ka tiešām veselība tā ir pamatvērtība, un par to ir jāatbild arī pašiem. Ir pienākumi gan mums kā ārstiem pret viņiem, bet arī ikvienam sabiedrības pārstāvim, individam ir arī atbildība pret sevi pašu.
Tā kā novēlu, lai šī kustība un visas mūsu aktivitātes nebeigtos ar 10 gadu, lai mēs varbūt sagaidītu arī 20 gadus un vairāk, lai mums atkal atgriežas šīs te rozā basketbola spēles, kas, protams, mums kā dalībniekiem bija ļoti emocionāls, un šie te gājieni, kas bija arī faktiski tādi kopā būšanas pasākumi, bet droši vien, ka tas mums jādara visiem kopā un iesaistot vēl vairāk sabiedrībā zināms un respektējams cilvēks, lai mēs varētu šo lietu sakārtot tā, kā tam būtu jābūt normālā civilizētā valstī. Paldies!